teiksim, tāds jautājums, kas rodās neizbēgami skatoties ziņas no Amerikas Savienotām valstīm, vai ASV ir pilsoņu kara vai pilsoņu konflikta priekšvakarā. Respektīvi, kauja starp liberāļiem un konservatīviem turpinās. Tagad tas ir pārsviedies visu uz ASV. Vai Donaldam Trumpam izdosies to apspiest, rādīs laiks. Tie cilvēki, kuri protestē, viņi vicina Meksikas karogus un Palestīnas karogus. Un viņi mīd ar kājām un dedzina ASV karogus. Saprot? Tā atteiks, tu atbrauc uz valsti, tu gribi, lai viņi tevi uztur, maksā pabalstus, un tu vēl nodarbojies ar kaut kādu kokaīnu tirzniecību, un pēc tam tev nav neviena dokumenta, un tu apvainojies, ka tev aiztur un paprasa vispār, ko tu šeit dari. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Diemžēl mums vasara ir intensīva ar ļoti svarīgiem notikumiem. Es saku, diemžēl, ka lielākā daļa no šiem notikumiem ir ar diezgan negatīvu nokrāsu. Un vēl viens, teiksim, tāds jautājums, kas rodās neizbēgami skatoties ziņas no Amerikas Savienotām valstīm, vai ASV ir pilsoņu kara vai pilsoņu konflikta priekšvakarā. Tātad, kas ir noticis? Noticis tas, ka viens no Donalda Trumpa priekšvēlēšana kampaņas galvenajiem akcentiem bija cīņa ar nelegālo imigrāciju, cīņa ar organizētās noziedzības grupējumiem, tātad pārsvarā meksikāņus, Salvadoras, Venecuēlas, Kolumbijas, tātad visu šo valstu organizēto noziedzību, kura diezgan viegli elpoja un diezgan labi jutās Baidena administrācijas laikā. Es tikai atgādināšu, ka Baidena administrācijas laikā vairāk miljonu nelegālo migrantu šķērsoja Meksikas un ASV robežu. Un mierīgi, teiksim, tālāk izpletās pa visām Amerikas Savienotām valstīm, kas nes līdz cilvēku tirzniecību, nelegālo migrāciju, narkotiku tirzniecību, slepkavības, noziedzību, visu šo te buķeti, ko nes līdz šī nelegālā migrācija. Tātad, viens no šiem te Donalda Trumpa momentiem bija tātad pirmkārt nostiprināt Meksikas ASV robežu, otrkārt izķert visus nelegālos migrantus, nosūtīt viņus sākotnēji. Mēs to varam saukt par koncentrācijas nometnēm, mēs to varam saukt par filtrācijas nometnēm, mēs to varam saukt par, savākšanas punktiem. Tas galvā nav svarīgi. Galvenais, ka visi šie te nelegālie migranti, ar kuriem liela daļa bija organizētās un neorganizētās noziedzības tātad dalībnieki, viņi tika savākti un pēc tam praktiski deportēti uz izcelsmes valsti. Daudz no viņiem tika deportēti uz Salvadoru, tur ir tāds milzīgs cietums, kur attiecīgi salvadorieši ļoti labi pazīst šos cilvēkus, noteikti arī jūs esat ievērojuši tādas, teiksim, filmās vai fotogrāfijās notetovēti no galvas līdz kājām, ieskaitot sejas un ar attiecīgi dažādiem simboliem. No vienas puses tas viņa atpazīstamības, teiksim, moments, no otras puses viņas vieglāk noķert. Ja tev ir tāds tetovējums uz sejas, un tad, principā, tev uzreiz var principā aizstāvēt. Jā, un ja tu vēl turpini kaut ko runāt pretī, tad var vienkārši lodi saņemt viņš par tādām lietām. Ja. Lūk, tātad notika šī visa deportācija, visu šīs manas iepriekš pieminētās darbības, un tad, kad tas notika Losandželosā, kur ir pietiekami liela problemātika, sākās aktīva pretdarbība ASV federālajiem varas iestādēm. Un paradoksāli tas, ka Kalifornijas gubernators Gevins Ņūsoms, kurš sapņo kļūt par ASV prezidentu jau 28. gadā, vienkārši neko nedara. Un arī Losandželosas mērs vai sieviete arī neko nedara, aizstāv šos te nabaga cilvēkus pēdiņās, ja, ko Trumpa administrācija dzenā un aiztur. Tātad, pirmkārt, protams, ka tur ir konflikts starp vietējo policiju, jo Donalda Trumpa administrācija uzskata, ka vietējā policija netiek galā. Viņš to ir definējis, ka tas nav nekāds pilsoņu karš, bet tas ir iebrukums.
Un, principā, ja mēs skatāmies dažādu veidu video no notikumu vietas, ko dara šie protestētāji? Viņi vicina Meksikas karogus, viņi vicina Palestīnas karogus, viņi dedzina ASV karogus, tās valsts karogus, kur viņi vispār dzīvo. Nu, protams, ka normālam amerikānim ir kas visi šie ļaudis, kāds viņu pienesums ekonomikai, ja? Tie ir noziedznieki, un, protams, ka jātiek no viņiem vaļā. Nu, lūk, tātad demokrātu štats ir haosā. Donalds Trumps, es domāju, nekad vairs nepieļaus tādu kļūdu, kā viņš, pat ne kļūdu, to, ko viņš pieļāva 2020. gadā. Atceries, tur bija tāds pilsonis George Floyds, kuru policija aizturēja, un tad policija pārmeta, ka viņa dēļ viņš ir miris, lai gan viņš bija miris no tā, ka viņš pārdozēja dažādu narkotiku kokteili un tāpēc arī nomira. Un, protams, ka demokrāti to izmantoja, nodedzināja pusi no Ņujorkas un daudz citas pilsētas. Un Donalds Trumps tomēr līdz galam neiejaucās. Šobrīd ir pilnīgi cita reakcija. Tātad, pirmkārt, tiek nosūtīta Nacionālā gvarde. Nacionālā gvarde tiek pakļauta federālajām varas iestādēm, tātad prezidentam, nevis vietējiem gubernatoram vai mēram. Tālāk tiek aktivizēti dažādi, dienesti, federālais izmeklēšanas birojs, imigrācijas un muitas dienests, kuri principā veic reidus, aiztur visus šos cilvēkus, pārbauda viņu dokumentus, pie pretošanās šie cilvēki tiek aizturēti, ja nepieciešams pielietojot spēku, speciālus līdzekļus un pat šaujam ieročus, ja tas ir nepieciešams, lai neutralizētu šīs personas. Nu un visbeidzot, tiek arī nosūtīti ASV jūras kājnieki. Es atgādināšu, ka netālu no Losandželosas viena no lielākajām jūras kājnieku bāzēm, Camp Pendleton, un tur bija iespēja pirms daudziem gadiem būt, un šie jūras kājnieki piedalījās jau beidzamo reizi 1992. gadā, bija plaši nemieri Losandželosā, afroamerikāņu nemieri, kur tika iesaistīti jūras kājnieki, viņi diezgan, tām metodēm, kas viņiem ir pieejams un pieļaujams, viņi diezgan ātri šos nemierus apspiedē. Ja. Un tieši tāpēc arī tagad jūras kājnieki ir turklāt. Formāli viņi apsargā federālo infrastruktūru, attiecīgi dažādas ēkas, kas skaitās federālajā pakļautībā, lai tur netiktu veikts iebrukums. Bet viņi, protams, piedalās arī aizturēšanās. Un, protams, ir milzīgs troksnis no demokrātu puses, kā tā armija piedalās nemieru apspiešanā. Bet, principā, viņi mēģināja arī Donalda Trumpa dzimšanas dienā, 14. jūnijā, veikt tur kaut kādas demonstrācijas bez īpašiem panākumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka demokrāti un tā saucamā deep state, izmantojot šos imigrantus, cenšas sašūpot situāciju Amerikas Savienotās valstīs. Šobrīd situācija Losandželosā ir zem kontrolas, un man tiešām ir prieks, ka pārunu periods beidzies, un visi šie cilvēki, kas atļaujās rupi izturēties pret policiju, censties izrādīt savu nepakļāvību, tiek pielietojot spēku, speclīdzekļus un, ja nepieciešams ieročus, neutralizēt un aizturēt. Tā kā, vai tas tālāk, kāds ir iespējams plāns šiem demokrātiem, tālāk pārsviedīsies šie nemieri, kā bija pirms 5 gadiem. Šie BLM, Black Lives Matter nemieri pārsviedīsies uz Ņujorku un kādām citām lielākajām pilsētām. To mēs redzēsim. Ja? Bet šīs runas par pilsoņu kāru vai par sadursmēm starp dažādu ideoloģiju pārstāvjiem un dažādu, tādu dzīves uzskatu pārstāvjiem, visticamāk turpināsies un paliks aizvien plašāk. Bet vēlreiz, saprotiet, tie cilvēki, kuri protestē, viņi vicina Meksikas karogus un Palestīnas karogus. Un viņi mīd ar kājām un dedzina ASV karogus. Saprot, tā attieksme, tu atbrauc uz valsti, tu gribi, lai viņi tevi uztur, maksā pabalstus, un tu vēl nodarbojies ar kaut kādu kokaīnu tirzniecību, un pēc tam tev nav neviena dokumenta, un tu apvainojies, ka tev aiztur un paprasa vispār, ko tu šeit dari. Ja? Un no manas puses sarunās. Viņam pat Kalifornijā tāda situācija, ka gubernators aizliedza vēlēšanās prasīt ID kartes. Iedomājies, un vispār tu atnāc, viens tevi nezina, tu nobalso pa kaut ko, pēc aizēj uz nākamu ieceru, ka nobalso vēlreiz, tu pa dienu vari nobalsot, 10 reizes, un viens nekontrolē. Kurš Jose vai Migels, ko ir tur nobalsojis. Ja? Teic, ka viņam tas ir izdevīgi. Teic, ka tie cilvēki balso par demokrātiem. Respektīvi, kaujas starp
starp liberāļiem un konservatīviem turpinās. Tagad tas ir pārsviedies visu uz ASV. Vai Donaldam Trumpam izdosies to apspiest, rādīs laiks, bet vismaz pašā sākumā viņš ir noskaņots ļoti noteikti, ļoti skarbi, un tas mani tiešām priecē, ka šie nemieri visticamāk tiks apspiesti. Ieskaitot arī bruņoto spēku tātad iesaisti šo nemieru apspiešanā. Arnold, kā tev šķiet, vai tas konflikts izplatīsies, un, protams, ir skaidrs, ka ar ASV sāksies pilsoņu karš, tad, tici man, ASV nebūs pārāk ieinteresēts ne Ukrainā, ne Eiropā, nekur citur. Viņam būs jāzēš ugunsgrēks pie sevis mājās, kas draud ar ļoti nopietnām sekām. Kā tev šķiet, Arnold? Tu pareizi piezīmēji, kad vispār šis konflikts un šie nemieri ir radīti no cilvēkiem, kur nav ASV pilsoņi, kur ir nelegālie migranti, kas nodarbojas ar dažādām lietām Amerikas Savienotās valstīs, un es nedomāju, ka viņi dod Amerikas ekonomikai vai sociālajai dzīvei kaut kādu pienesumu. Un arī es domāju, ka vietēji iedzīvotāji amerikāņi nav apmierināti ar šiem cilvēkiem. Šeit mēs redzam tieši atkal Trumpu, viņa, kā var teikt, mērķus un to, ko viņš ir solījis darīt Amerikas labā. Es domāju, ka viņš arī to dara. Šis ir viens no spilgtiem piemēriem. Un, protams, ka ir cilvēki, kas atbalsta, kam ir izdevīgi šie nemieri. Tu pareizi piezīmēji, kad iespējams, ka tas var būt vēlēšanas, kad kaut kādi demokrāti ir vietējie. Jo būtībā šī ir unikāla situācija. Būtībā tā parāda, vai tādas korupcijas pazīmes, vai kaut ko nelegāli, jo kaut kā šie cilvēki ir šķērsojuši robežu, nonākuši, par viņiem zina. Viņi jau tur ir kaut kā ne pirmo dienu. Viņi ir izveidojuši tur kaut kādas jau kopienas, rūpals un tā tālāk. Un būtībā neviens neliekās, nezins, neinteresējas, tad vietējā vāra, vietējā policija vai kas uzrauga šo situāciju, būtībā neko nedara. Trumps nolēma pielikt tam visam punktu. Ļoti iespējams, kad vēlāk tiks saukt arī pie atbildības tie cilvēki, kas ir atbalstījuši vai vienkārši neko nav darījuši, lai šo situāciju likvidētu, izlabotu. Jo kā tā var būt, kad tas ir nelikumīgas darbības, šķērsot robežu, bez dokumentiem, dzīvot citā valstī bez dokumentiem un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir nosodāms visur, ne tikai Amerikas Savienotās valstīs. Vienkārši tie izmēri ir tiešām šokējoši, un vainīgi ir iepriekšējā valdība, kas ir novedusi pie šādas situācijas, ka vispār šāda situācija ir radusies. Iespēja rasties šādai situācijai, un pēc tam nav jau ko brīnīties par kaut kādiem konfliktiem, kaut kādu apdraudējumu. Jautājums, cik daudz proporcionāli ir šie migranti un cik ir Amerikas iedzīvotāji normāli konservatīvi domājuši, kas domā par savu valsti, par savu valsts ekonomiku un labklājību. Es domāju, ka šie nemieri tiks apspiesti viss tādā stingrākā veidā. Un es domāju, arī tiks izveidots kaut kādas, Trumps izveidos kaut kādas komisijas, kas izvērtēs, kā vispār šī situācija radusies. Tad vietējās pašvaldības, kā viņi ir noveduši pie tā, ka šie cilvēki viņu reģionos, viņu pilsētās ir varējuši brīvi dzīvot. Bez dokumentiem, bez nekā, un radīt apdraudējumu Amerikas valstī. Un, es varu vilkt paralēlis, kad būtībā Latvijā ir mazliet savādāk. Mums nav ar imigrantiem šī situācija, bet arī es pārmetu daudz valdībai, ka mums praktiski likums nestrādā. Un ir ļoti daudz situācijas, kad ir vainīgi pie tā, kas gan cits, ja ne valdība, jo ir daudz tādas situācijas, kad arī netiek lietas izmeklētas, notiekās dažādas, kā tas pats Air Baltica, Rail Baltica, būtībā, es nerunāšu par sīkākām lietām, tad arī par drošību un tā tālāk.
Nu, mums ir ļoti daudz problēmas, un viņas arī netiek risināts, netiek izmeklēts, vai apzināti, vai kaut kā savādāk, vai lobēts, vai kā. Nu, un tas ir apdraudējums arī Latvijas valstī, būtībā. Neapšaubām. Tad arī Latvijas valstī vajag cilvēkus, nu, līdzīgs Trumpam domājoši, ar tādu pašu politiku, ja. Es nerunāju, ka Trump neataisnoja, ka varbūt visi viņa lēmumi ir pieņemami vai pareizi, bet viņš domā par savu valsti un konkrēti šīs lietas, kad viņš cīnās par šiem nelegāliem prečiem, nelegāliem migrantiem, ir ļoti apsveicams pozitīvs. Un mums Latvijā arī vajadzētu domāt par to, kā cīnīties pret mūsu visām šīm dažādām negatīvām izpausmēm. Birokrātija, likuma neievērošana visaugstākā veidā, ja, korupcija un tā tālāk. Katrā gadījumā es to pilnīgi pievienoju. Es tiešām ceru, ka Donalds Trumps parādīs visu nepieciešamo stingrību un neskatoties uz visiem šo demokrātu gaudām, apspiedīs šos nemierus pašā saknē, lai pēc tam nebūtu ar daudz lielākiem spēkiem un lielākiem upuriem jāapspiež, ja tas gadījumā pārsviedīsies uz citām ASV lielpilsētām. Ja, tātad, ja nepieciešams, ir jāievieš, tad jāievada Nacionālā gvardija, ja nepieciešams, jāievada jūras kājnieki vai armijas daļas, tātad, bet likumam un kārtībai ir jābūt, neskatoties ne uz ko. Un viss šīs gaudas, ko tur demokrāti un visādi tur tā saucamie civili, tā cilvēku tiesība aizstāv gaudo, šeit mēs redzam, pilnīgi pareizi, šeit likums ir pārkāpts visur. Nelegāla robežu šķēršošana, dzīvošana bez dokumentiem. 90% no viņiem ir iesaistīti nelegālos dažādos rūpalos, ja, tur, es nezinu, narkotiku tirdzniecība, ielu noziedzība un tā tālāk. Tā kā domāju, ka normāliem amerikāņiem tas arī viss ir līdz kaklam, un viņi prasa radikālu un ļoti nopietnu rīcību, ko mēs arī redzam. Es to pilnīgi piekrītu, ka arī Latvijā, bez tāda, teiksim, Trumpa domāšanas šeit mums tas purvs turpināsies. Tā kā noteikti ir jābūt ļoti noteiktiem cilvēkiem pie varas, kas ir spējīgi uzņemties atbildību un spējīgi pieņemt lēmumus tādus, kādi ir nepieciešami sabiedrībai un valstī. Paldies tev! Paldies, Rēm!